today we are in Cēsis motocross track and we had Latvian Championship super final, 4th round. Nu, no visas sezonas, ja atcerāmies, tad noteikti jāpiemina arī tas, ka Indreks Megī pirmajos posmos mēģināja braukt gan MX2 klasē, gan MX1 klasē, un arī MX1 klasē viņam pietiekami daudz spēka bija, lai tur cīnīties par pirmo trīnieku. Tagad tas arī palicis man atmiņā, kāds diezgan talantīgs un stiprs braucējs ir Indreks Megī, kurš šogadien kļuva par čempionu MX2 klasē. It was a nice racing day. I managed to win both heats. I can even say that today was my best riding, because second heat I had problem with clutch and I was riding only with 2 gears, 3rd and 4th gear. So I managed to win and I managed to pass my competitions, so nobody even understood that I have the problem. I kept the flow and by the end I was winning quite long. And with this I claimed my first ever Latvian Championship title. Now I'm really happy boy because I've been Baltic champion, I've been multiple time Estonian champion and now Latvian champion, so I have all the titles now with me. Tāpat jau visas sezonas gaitā, ja mēs tā paskatāmies, tad starts blakusvāģu klasē Viļakā, kur brauca Beķēns Baks ar Kasparu Stupeli, kas bija lielisks notikums tādā mazā pilsētiņā kā Viļakā, kur atbrauc pasaules līdera ekipāža un ar skatu uz nākamo gadu uz pasaules čempionātu. Un Matīs Kāro piedalīšanās MX1 klasē, lai gan šī nav tā labākā sezonā Matīsam Kāro, lai arī viņš šodien startīja Anglijas čempionātā, bet Matīs Kāros savu meistarību ir atrādījis. Nu un vēl bezkompromisa cīņas mazajās klasītēs, kā 85 un 125 junioru konkurencē. Šī sezona bija diezgan grūta, bet es zināju, ka tā būs, tāpēc trenējos gan sporta zālē, gan ar motociklu devos treniņu nometnēm, un es biju gatavs šim gadam, tāpēc arī viss izdevās. Es domāju, ka es izdarīju visu par 100%. Pasaules kausā veterāniem 5. vieta, tas bija mans sapnis, mans mērķis, mans darbs, uz ko es gāju. Tas nav pēdējais. Nākošo gadu mēs atkal brauksim, un ja būsim turpatās, būs ok, ja būsim augstāk, arī būs ok, jo tur nesēž čaļi vienkārši un neskatās griestos. Tur visi strādā un visi brauc. Par Latvijas čempionātu prieks par konkurentiem, prieks par sevi. 10 braucieni, 10 uzvaras, tieši tāpēc kā pagājušo gadu. Kronometrs ir tas, ar ko es sacenšos, un viņu pagaidām es neesmu vēl atzinis. Kur viņi uzvar? Starp top notikumiem noteikti ir jāmin šis pēdējais posms viennozīmīgi, jo divās klasēs bija tā, ka līdz pēdējiem brīdim pat nebija zināms, kurš būs Latvijas čempions, un piedeva klāt Eļa ugunī tie dubultie punkti, un te bija liela matemātika un viss tas dramatiskais MX1 klases brauciens Toma Matsuka dramatisko apstāšanos virāžā, kas varbūt maksēja arī čempionu titulu Dāvim Ivanovam. Sezonas noslēgums sacensības, uz kur atnāca līdzjutēji, paliks viņiem atmiņā viennozīmīgi par 2015. gadu. To be in front of Tavis both races, but first race it didn't happen. We had quite nice battles, but he was first. Then there was no option than to win the second race, and I managed to do that and take the title for the first time in my racing career in Latvia, actually. It was really fun to ride, actually, because with me Tavis rides quite clean and nothing stupid, and I say it's been good years so far. Šī sezona priekš mums bija ļoti veiksmīga, bet nevienā brīdī neviegla.
jo šis ir pēdējais posms. Mēs bijām komandu vērtējumā priekšā Latvijas čempionātā pa 60 punktiem, ja, bet mums ir rūgta pieredze no pagājušā gada, kurā mēs arī bijām it kā stabili līderi. Pēdējā posmā viss sagriezās kājām gaisā. Tāpēc piestrādājam it īpaši, ja, pie katra rezultāta, lai būtu obligāti līdz galam, lai Dāvis Līvs, lai Kristers Drivīnskis un Toms Babras nerunājot par leģionāru Prītu Racepi, ir jānobrauc maksimāli atbildīgi un labi. Un īpaši gatavojam tehniku, likām iekšā riepas, musas, ja, kas pagājušā gadā, teiksim, mums noved mūs no šī čempiona titula. Tā kā ļoti atbildīgi piegājām šīm lietām, un es domāju, tas arī attaisnojās, un mēs esam 2015. gada čempioni.